Labs vakars jūsu mājās, EVTN ēterā ziņas, studijā Anija Grigorjeva. Šovakar stāstīšu par notikumiem tuvajos austrumos, degvielas cenām Latvijā, Ukrainas civiliedzīvotājiem mūsu valstī, drošības situāciju pasaulē, kā arī par kristīgajām ziņām. Militārais konflikts tuvajos austrumos turpinās. Irānā otrdien izšāva 2 balistiskās raķetes Kataras virzienā. Par to paziņoja Kataras aizsardzības ministrija. Viena no raķetēm tika pārtverta ar pretgaisa aizsardzības sistēmu. Otrā raķete trāpīja Udeidas militārajai bāzei. Udeidas bāze ir lielākā Amerikas Savienoto Valstu militārā bāze tuvajos austrumos. Pēc amatpersonu teiktā uzbrukumā cilvēki nav cietuši. Ministrija gan nesniedz plašāku informāciju par to, kur tieši raķete trāpīja un kādi ir iespējamie postījumi. Šis notikums notiek laikā, kad spriedze reģionā pieaug un starptautiskā sabiedrība uzmanīgi seko situācijas attīstībai. Notikumi tuvajos austrumos ietekmē arī degvielas cenas. Tomēr Latvijā šobrīd nav pamata panikai par degvielas piegādēm. Latvijas degvielas tirgotāju asociācijas valdes priekšsēdētāja Ieva Ligere intervijā Latvijas televīzijas raidījumā Rīta panorāma norādīja, ka ilgtermiņā cenu izmaiņas prognozēt ir grūti. Līdz šim lielākais spiediens bijis tieši uz degvielas cenām, nevis jēlnaftas cenām biržā. Katra valsts uz notikumiem reaģē atšķirīgi. Salīdzinot ar pārējām Baltijas valstīm, Latvijā cenu kāpums mazumtirdzniecībā līdz šim bijis mērenākais. Būtiska ietekme ir arī situācijai Hormuza jūras šaurumā. Irānas draudu dēļ tur faktiski apstājusies kuģu satiksme. Caur šo šaurumu tiek pārvadāta aptuveni 5. daļa pasaules jēlnaftas. Tas jau ietekmējas cenas biržā. Latvijā degvielas biržas cena pirmdien bija pieaugusi par 16%, salīdzinājumā ar piekdienu. Otrdien tā pieauga vēl par 14,6%. Piektdien litrs dīzeļdegvielas maksāja vidēji 1,54 eiro. Otrdien jau 1,59 eiro. Ieva Ligere uzsvēra, ka degvielas uzpildes stacijās cenu kāpums pagaidām ir mazāks nekā biržā. Tas skaidrojams ar to, ka katram tirgotājam ir savi krājumi un savas cenu noteikšanas iespējas. Arī turpmākās prognozes katrs piegādātājs veido, balstoties uz saviem iepirkumiem un situāciju tirgū. ASV un Izraēlas militārie triecieni Irānai rada virkni pamatotu bažu un risku. Tā intervijā TV3 sacīja aizsardzības ministrs Andris Sprūts. Ministrs uzsvēra, ka Latvija kā maza valsts vienmēr iestājas par starptautiskajās normās balstītu kārtību pasaulē. Notikumi Irānā rada jautājumus, vai visas darbības ir pilnībā atbilstošas šim normām. Sprūts arī uzsvēra, ka Latvija nemainīgi vēlās, lai turpinās rietumu atbalsts Ukrainai. Ukrainas gadījumā runa ir par starptautisko normu ievērošanu, kuras pārkāpusi Krievija. Ministrs norādīja, ka Amerikas Savienoto Valstu uzmanība jau kādu laiku nav vērsta tikai uz Eiropu. Šobrīd redzams, ka ASV militārā aktivitāte vairāk koncentrēsies uz tuvajiem austrumiem. Tas nozīmē, ka Latvijai un Eiropas valstīm vēl vairāk būs jāiesaistās atbalsta sniegšanā Ukrainai. Turpinājumā Latvijā ar pagaidu aizsardzības statusu šobrīd dzīvo vairāk nekā 31 000 Ukrainas civiliedzīvotāju. No tiem gandrīz 7,000 ir bērni. Šī informācija iekļauta kultūras ministrijas sagatavotajā prezentācijā Saeimas pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijai. Ministrijas pārstāvji norādīja, ka pagājušajā gadā ieceļošanas plūsma saglabājās mērena. Pašvaldību atbalsta vietās pat laban mitinās vairāk nekā 3,000 Ukrainas civiliedzīvotāju. Rezervē palikušas aptuveni 100 brīvas vietas. Nodarbinātība joprojām ir viens no galvenajiem iekļūšanas balstiem. 2025. gada nogalē darba attiecībās bija vairāk nekā 10 000 Ukrainas cilvēku. Visbiežāk viņi strādā apstrādes rūpniecībā, viesmīlībā, tirdzniecībā, transportā un būvniecībā.
Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar pašvaldībām īsteno programmas, kas palīdz bērniem un jauniešiem apgūt latviešu valodu. Tiek organizētas nometnes un neformālās izglītības nodarbības. Tajās bērni ne tikai mācās valodu, bet arī praktizē to ikdienas situācijās, iegūst draugus un drošības sajūtu jaunajā vidē. Jau 4 gadus rit Krievijas pilna mēroga karš pret Ukrainu. Jau 4 gadus Ukraina cīnās par savu brīvību. Jau 4 gadus bojā iet nevainīgi cilvēki. Un jau 4 gadus Krievija apzināti cenšas izdzēst Ukrainu no pasaules un Eiropas kartes. Ir kļuvis skaidrs, ka kara beigas nebūs ne ātras, ne vienkāršas. Bet ir arī modušās dusmas. Šajā laikā ir mainījusies ne tikai pasaules kārtība, bet arī mēs paši. Ir modusies arī mūsu snaudošā līdzjūtība. Paldies visiem, kas ziedojuši un praktiski palīdzējuši. Gan Ukrainas bēgļiem Latvijā, gan cilvēkiem pašā Ukrainā. Šo 4 gadu laikā esam apzinājušies arī savu atbildību. Esam pieņēmuši, ka savas mājas jāslēdz un atslēga jāglabā katram pašam. Paldies ikvienam zemesargam un karavīram. Paldies tiem, kas pulcē kopā cilvēkus un rīkojas, lai stiprinātu savus kolēģus, draugus un kaimiņus. Un paldies tiem, kas rūpējas par tiem, kas paši to nevar. Jo mūsu atbildība ir ne tikai mūsu, bet arī līdzcilvēku drošība. Karš notiek visā Eiropā. Jūrā, gaisā uz zemes un arī internetā. Hibrīda kara formas mainās, bet mūsu austrumu kaimiņu mērķis paliek – iznīcināt un graut. Krievija uzbruk mūsu pārliecībai, bet mēs tam pretī liekam savu gribu. Krievija uzbruk mūsu sapņiem, bet mēs atbildam ar ticību sev. Krievija uzbruk mūsu patriotismam, bet mūsu mīlestība pret Latviju tas tikai vairo. Taču mēs arī redzam, ka mums jāmobilizējas vēl vairāk. Uz katru paveiktu darbu rodas 2 jauni uzdevumi. Kara tehnoloģija attīstās strauji. Mēs nedrīkstam pagurt. Mēs nepagursim, mēs izturēsim un turpināsim atbalstīt gan Ukrainu, gan paši sevi. Turpinājumā kristīgās ziņas. Šodien 4. martā baznīca piemin Svēto Kazmieru, Lietuvas aizbildni un vienu no ievērojamākajiem svētajiem Baltijā. Viņš dzīvoja no 1458. gada līdz 1484. gadam. Kazmiers bija izglītots un nāca no valdnieku dzimtas. Taču viņš izvēlējās nevis greznu dzīvi un varu, bet ticību un kalpošanu Dievam. Viņa mirstīgās atliekas atrodas Svētā Kazmiera kapelā, Viļņas katedrālē. Šī vieta līdz pat šodienai ir nozīmīga svētceļojumu galamērķis. Svētais Kazmiers bija drosmīgs. Viņš nebaidījās iet pret straumi un izvēlējās kristīgās vērtības, ticību, lūgšanu, rūpes par nebadzīgajiem, uzticību un mērenību. Viņa dzīvē bija arī slimība un pārbaudījumi, taču viņš nezaudēja ticību un netika salauzts. Arī mūsdienās viņa piemērs atgādina izvēlēties labo, palikt uzticīgam patiesībai un nepadoties ļaunumam. Turpinājumā ar sportu. Milānas Cortīnas ziemas paraolimpiskās spēles oficiāli atklās nedēļas nogalē, taču Latvijas jaukto pāru ratiņkērlinga komanda pirmo spēli aizvedīs jau trešdien. Dalībnieku skaits ir mazāks nekā olimpiskajās spēlēs, kas noslēdzās februārī. Tomēr paraolimpiešiem jārēķinās ar sarežģītu ceļošanu. Latvijas televīzijas komanda otrdien ieradās Venēcijas lidostā uz spēļu akreditāciju. Cortīnā, kur notiks ratiņkērlinga sacensības, noskaņa ir līdzīga kā Olimpisko spēļu laikā. Noslēgumā par laikapstākļiem. 27. februārī Latvijā sākās meteoroloģiskais pavasaris, informē Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Tas iestājās jau 5 dienas pēc kārtas, diennakts vidējā gaisa temperatūra ir virs nulles. 1. martā Rēzeknē maksimālā temperatūra sasniedza plus 11,8 grādus. Daudzviet Kurzemē un Vidzemes rietumos sniegs jau ir nokusis. Biezākā sniega saga saglabājās Cēlijā un Latgalē. Dagdā sniega biezums joprojām ir 40 cm. Sinoptiķi prognozēja, ka tuvākajās dienās laiks būs pārsvarā sauss un bieži spīdēs saule. Naktīs temperatūra pazemināsies līdz plus 1
vai -5 grādiem. Savukārt nākamnedēļ pēcpusdienā iespējams pat +15 grādu temperatūra. Sagaidāms, ka mārta vidū sniegs paliks tikai vietām Latgalē. Lai jums jauka nedēļa, uz tikšanos!